Tātad vienā pannā es rādīšu, kā gatavot franču omleti, ja? Un otrā pannā es taisīšu, kā varētu teikt, lielo degustācijas omleti, varbūt latviešu omleti, varbūt vienkārši tāda kulturīgi sanāks vairāk kā, bet ar garšām pamēģināsim. Un tā interesantā lieta, ko es šodien darīšu, es nezinu, atbraucu uz Baltikovu, es domāju, ka man noliek šeit olas, ar ko darboties, man neiedod olas, iedomājos. Bet viņi man iedod vienu lielu pudeli šitā te, ja? Un šis ir laikam domāts tikai horekai, kas ir horeka ir restorāni, viesnīcām un tādām iestādēm, un šis ir olu masa. Un tad es pamēģināšu, es tev ieliešu manā bļodā, forša lieta, ka viņi var likt atpakaļ ledskapī. Un es šeit ieliešu, un man jau, iedomājies, varēšu šitā mājās vienkārši gatavot, vai ne? Vienkārši ieliekam iekšā, ieliekam atpakaļ ledskapī. Iztēlojam šie ledskapī, ja? Un olas ir gatava, baigi foršā lieta. Tad mēs gatavošu, pirmā omletes taisīšu tādu latviešu galvenu. Man šeit ir šķīņķītis, man ir drusiņ piespienas, man ir drusiņ krējums, un franču omleti ir šausmīgi vienkārši lieta. Ja mēs gatavosim mājās omletes, ieteikt taisīt omleti, teiksim, 3 olu omleti, ko es parasti taisu. Ja, ir tāda sātīga, forša, veselīga lieta, daudz proteīns iekšā un ļoti elementāra lieta. Kā es teicu, es arī taisīšu šeit degustācijas porciju, ko pēc tam jūs varat nogaršot. Tur būs pie galda būs izsniegts arī šī pāniņa ar visām lietām. Un štēle ir ļoti vienkārša. Kas ir vajadzīgs? Tad, kad mēs gatavojam omleti, svarīgākā lieta ir sagatavot ar visām lietām. Ja? Mēs sākam strādāt, saliekam visus tos produktus galdā. Mums nav visu laiku jāskiet pie ledskapa un jāņem ārā visādas lietas. Sagatavojam visu, kas ir vajadzīgs. Man šeit ir sagriezts, man sviests ir gatavs, man šeit ir piespienis salikts, man šeit ir salikts skāvais krēmiņš, tāds biezs, foršs lauku krēmiņš. Dillīs šeit ir, visādi zaļumi un varam sākt strādāt. Tagad mājās gatavojam omleti. Ja, mēs lietojam tās 3 olas, mēs viņas pēdējā mirklī, mēs viņas ieliekam gļodiņā, sapuļam un sāli tikai liekam pēdējā mirklī. Kāds zina, kāpēc sāli liekam tikai pēdējā mirklī? Jā, nē, neviens nezina. Sāls iztvaiko. Jā, sāls. Labi, ka tev ir tavs darbs un Laikam. Neiztvaiko, bet mainās olas struktūra, viņa paliek tāda šķidrāka un mainās krāsa un tā tālāk. Ja? Tāpēc, ko es parasti daru, es tieši pēdējā mirklī pieberu sāli pie olām, tieši pirms liek uz pannas, ja? Un viss notiek. Tātad tā štēle ir diezgan vienkārši. Ko mēs darīsim? Es ieslēgšu plītiņu, protams, un mēģināšu iedarunāties. Kāpēc viņš neiet? Tā. Mēs sākam uzsildīt, un olas jau gatavs viss sastāvdaļas. Tā ir tā lieta franču omleti. Es ceru, ka jūs arī varat redzēt šeit ekrānos, var skatīties arī līdzi, ja? Ir ļoti vienkārši lieta. Tā lieta ir jābūt klāt pie pannas un nevajadzētu domāt par nekādām citām lietām. Tas diezgan ātri notiek, un mēs negribam pārcēt omleti. Baigi svarīgā lieta, viņa vēl sulīgi iekšā, mums nevajag pārcēt. Ja? Es tagad uzkarsēju pannu, es negribu pāri karstēju. Jūs varat redzēt ekrānos, ka viss notiek, ja? Es ielieku ar foršu piku sviestiņu, ja? Jo tā ir franču omlete. Franču omletē ir vajadzīgs diezgan daudz. Ja? Ko mēs darām? Viņš vienkārši grib, lai sviests izkūst. Lai sviests izkūst, lai viņš sāk drusiņ drūns paliek. Mēs varam par daudz drūnu. Un štēle ir jau gandrīz gatava. Ja? Tagad es ielieku savus 3 olas tagad iekšā. Jūs varat redzēt, jā, ekrānos 1 ola, 2, 3. Un drusiņ izticēt. Tā. Pašā sākumā, kad sāk šeit cepties, mēs vienkārši ir pat brīdim, vienkārši iemais sākumā, pavākam uz iekšu, uz šķidrumiņu, mēs uztaisam drusiņ pufīgāku omleti. Citi saka, vajag pieliekt klāt, varbūt, sauna tikai, ne? Citi saka, vajadzētu pielikt drusiņu ūdeni klāt.
Es to ūdeni tā īsti nevienmēr liekas, lai tikai tā. Vai pienu nevar pievienot? Var pienu, bet franču omletē tikai vajadzīgs olas. Kā jūs redzat, šeit viss jau notiek un viņš ir pufīgs iekšā. Un tagad es sāku likt savus kaut kādas foršās lietas iekšā. Latviešiem šī būs franču omlete latviešu gaumē. Drusiņi ieliksim sieriņu. Šitā. Ieliksim drusiņu šķīņķīt. Mēs negribam pat daudz no visām lietām likt iekšā. Paņemsim drusiņu viespienu, piešķausim. Ja? Un tagad tas interesantais mirklis ir, ka mēs negribam šo visu pārcēt. Ja? Mēs negribam, lai te baigāti tad ir jāstrādā savādāk, viņš sāks ķīlēt. Mēs vēl ieliksim drusiņu krējumi un nedaudz dillīgi piešausim, man jau jātaisa to visu ciet. Ekrānās viņš izskatās diezgan ok. Un tagad ir tas mirklis, ka mēs negribam pārcēt, un es tagad locu omleti. Redzēt, tā. Un ja jūs pat daudz ilgcepsiet, kas notiekās ir, ka viņš lūst. Un mēs gribam tā smuki uztaisīt visu maliņas tā kā pīrās, ja. Un tad mēs tikai drusiņ ilgāk pacepam un viss notiek, ja. Arī šajā pannā darīsim latviešu gaumē, arī sviesti ieliksim. Un šeit es darīšu drusiņ savādāk. Šeit es uzreiz ielikšu šķītī. Un šī omlete tagad ir gatava. Tagad nākamais solis, kas ir baigi forši. Mēs paņemam šķīvi, paņemam pannu un pieliekam klāt. Daži dara uzreiz tā, es vienkārši ieslidinu un pasniedz tādu smuku omleti. Forši, vai ne? Vienkārši labi. Tagad nākamā lieta vienkārši drusiņ izdekorēt. Ja dekorēt to omleti, var likt tās lietas, kas ir arī iekšā tajā omletē, ja? Man tur bija drusiņ šķītīts, drusiņ krējumi. Un pirmā omlete ir drusiņ dillītes. Un kā jūs redzēt, tas viss notiek šausmīgi ātri, ja? Dažās sekundēs, un mums ir viens smuka omlete jau gatava. Tā. Kurš gribēs nogaršot pirmo omleti? Man liekas... Es domāju, ka es varētu mēģināt. Paldies. Tā es viņu nogaršošu no viena gala, jo es domāju, ka tā varētu būt balva kādam tagad. Mēs kādam varētu viņu piedāvāt. Es domāju, visi tagad pārēduši, bet no šeit... Bet tas nekas, mēs... Es to taisīšu degustāciju forši. Nākamā lieta man ir šķītīts, tagad ir apcepies drosiņos, vienkārši pieliešu klāt šķidrumu. Tas nav tikai šķidrumu, tāda olu masa. Nu kā ir? Es toreiz tiešām nemeloju. Baigi labi. Jau pašā galā viņi garšo labi. Tad es zināmies, kā viņi garšo vidū. Fantastiski. Parādīšu arī šeit ekrānu, ka ir sulīgi. Ja? Mēs negribam pārcep pārāk ielīgi. Mēs pārcepam, tad mums sanāk sausolas, un tas, ko mēs negribam. Kur daudz cilvēki dara gan ar vistiņu, kad cep, drusim pat daudz izcep, kad ar olām drusku daudz. Viņi drīkst būt drusīgi, teiksim, suliņi iekšā, un man ir bailāk. Tas būtu variants, ka labāk drusku pa maz nekā pa daudz. Drusku pa maz, jā, apmēram šādā. Un tā, teiksim, ar omletēm, es domāju, ko Valta Kovo arī saprot, un ko mēs visi saprotam, ka pirmkārt tā ļoti veselīga lieta, un var likt omletēs, var likt jebko iekšā. Un tā foršā lieta, ka tev ir kaut kas palicis pāri no iepriekšā vakar, paskaties ledskapī, Mārtiņš Vītīšs tādu paņem lasārā, ka ja nekā nav mājās, vai ne, un var sagatavot visādas lietas. Ir visādas super receptes, es arī pamēģināšu parādīšu vēl kāds gribēs šeit uznākt augšā, man palīdzēt kaut ko gatavot. Juri, no kuras pilsētas jūs esat no Vācijas? Es no paša Bavārijas. No paša Bavārijas? No Bavārijas. Jā, var redzēt. Vai jūs mākat drusiņu? Jo nē. Nē? Māku, bet šodien nav balss. Jā. Es zinu, bija viena meitene, kas ļoti labi jodelē kādā. Pa ceļam viņš izdziedāja visu, jo kamēr Latvijā iebrauc uzreiz meitenes apkārt, protams. Nu, jo, zinu, kā mēs darīsim, es rādīšu arī tiem, kur varbūt neredzēja pirmoreiz, mēs atkārtosim omleti. Mēs taisīsim visu vispār. Vācijā ir tāda lieta, ka, teiksim, ola, vista nedējo olu,
Ja, tad viņi uzreiz dod olmās. Nav gan mums tāda lieta. Pēc čaula. Nav tāda lieta. Kolosāla lieta, ja? Jā. Ok, tad parādi. Zini, ko mēs darīsim, kā es teicu? Man šeit ir otra panna arī. Šeit ir saistīta degustācijas porcija, kur mēs ieliksim desiņas, ja? Mazliet vairāk tās produkcijas mēs tur ieliksim. Mazliet vairāk liekam iekšā, ja? Un liekam iekšā Un desiņas. te būs atkal Te mēs mazā taisīsim porcija. mazā porcija, ja? Te būs mazā porcija. Es domāju, es tev parādīšu pirmo un varēsim pēc tam pamēģināt. Franču omleti droši vien nekad neesi gatavs, Nē, ja? nē. Nekad. Ok, tad pirmā lieta, kas mums jādara, mums ir jāiestājas puļķi. Un... Paši mikrofonu arī Jā, maisīšu. un tev būs jāsāk tā jāskatās. Ja es uztaisīšu pirmo, Jā. tad tu varēsi taisīt nākamo. Ko mēs darām? Mēs ieliekam sakārsējā mūsu pānu. Ja? Un ieliekam labi daudz sviestu. Ja? Tad šajā omletē, kad es liksim sīpols, tas arī iecersim sīpols arī. Ja? Ļoti vienkārši lieta, ja? Tas sakarpā. Visas lietas man ir gatavs. Iedomājies, ka vakar palika pārkārt desiņi. Tad dažreiz mēdz būt, ka kaut kas paliek pāri. Sagriezam, un mēs esam gatavi strādāt. Tagad es parādīšu pirmo omletu. Rekos, ka ir vienu kausiņu, divus un trīs pieliksim klāt, ja? Šitā te. Tas man par karsts liekās, ja? Pašā sākumā, ko es daru, es vienkārši ievāku no maliņām, un mēs uztaisim mūsu omletu tādu pufīgāk, vai ne? Redzēt, kamēr viņš tāds ļoti šķitrs ir. Šitā te. Un tad atkal apjauksim maliņas, ja? Pieliksim klāt mēs desiņas, ieliksim iekšā tā rindiņa. Šī būs riktīgi sātīga, tāds riktīgi sātīga, forša omleta. Es ierīvēšu vēl drusku sieru. Ja mēs lietosim, diemžēl, Vācijā, zinu, ka nav baigi labie sieri, mēs lietosim šeit latviešu sieru, kas ir Holandas. Nu labāk sieri jau kā Latvijā vispār nav. Vai ne? Sieras un olas, tās divas lietas, kas Latvijā dominē. Sāli pievērsim, ja? Es pareizi daru, ja? Jā, Juri, tev ir sanās. Jūras un jūras. Un tagad nākamais moments, kas mums šeit ir, redzēt, Juri atkal uz filmēta. Un šis ir tas moments, kad mums jātaisa ciet. Atkal es drusīgi pa ilgi, ir kā runāt, un strādāt, un nav tik vienkārši. Mēs taisim ciet. Uz omleti, un paskatīsim, kur sātīgi, forša. Omleti, ja viņš tā drusīgi tā ieklīst, tā kā var šeit ieklīst, neuzstāsies, jo īstenībā tā otra puse ir tā svarīgā puse. Mēs aiztaisim visu ciet tā kā pīrāgu. Ja? Un Juri, tagad skaties nākamo gājienu, šis visgrūtākais moments, kas mums šeit ir. Mums tagad jāuzliek uz šķīrišu. Ja? Un tagad mums ir pieliekam pie malīs un šitā te super, vai ne? Ļoti vienkārši, ļoti elementāri. Tad var izliekt, ka kaut kā desiņu uzliekam šitā te. Te varbūt būtu forši kaut kāds sinepītis vai kaut kā līdzīgi. Pieliksim klāt atkal. Jums jau droši vien dīli garšo Vācijā, ne? Jā, dīli ir laba lieta. Dīli ir laba Dīli lieta. garšo visur. Pieliksim kādu locīti tad virs. Un mūsu omletīte ir gatava. Varbūt mums ir sierpi, uzrīvēsim vēl uz tā. Juri, šī būs tā omlete. Var arī uzsētien? Nu, var mēģināt, labāk nē. Labāk, ne? Labāk nogaršot, vai ne? Labāk Labāk nogaršot. pagājuši. Tad Juri, iedosim Jurim vienu omletu, viņš pagaršo. Jā, tā ir Lindberger desiņu omlete, jā. Juri, super. Es ceru, ka tu varbūt arī šodien kaut uzdiedās, ne? Jūs laikam no kaut kādas karstākas zemes. Tie tiešām nav lietuvieši. Jūs noteikti neesat Igauni. Noteikti neesat Igauni. Igauni, esti, neesat, ne. Es parādīšu vienu kungu, uz kur es novelšu visu. Jā, paldies, Juri. Un kaut kā... Manim, jā. Jā, es varu pie tevi. Šitie te, kas ir Gino un Luigi, jā? Jā, kaut... Sorry, no Ganza. Jā, ieročus varbūt mēs varam nolikt kaut kur šeit, piemēram, nu, tā, lai mierīgāk tā, jā. Tā kā vieglāk palika, tā kā, jā, ziniet, Mums uztaisīsim vienu omleti itāļu omleti. Šī omleti būs baigi vienkārši, baigi ātri un
baigi foršā. Ja? Ko es darīšu? Es sākšu lielā pannā, ja man vajadzēs varbūt kāds man varēs nāk palīdāt sievas un labi daudz Es spiesti. domāju, ka es tev Runāt sakot, ja? Es tev augšāk, ka labāk jūtos. Es domāju, ka Itāļu zēni dot brīdļo, kaut kāds gabalīgi uzbrauktas vai ko. Nu, tad uztaisīs Itāļu zēni. Pieliksim sīpols arī, vai ne? Es domāju, ka noteikti. Un tā lūdzu. Nē, mēs vienkārši tā ļoti viegli uztaisīsim. Šī būs tāda elementāra pasākums. Itāļu galmē mēs vēl tur ieliksim pesto, dusim mozzarella, siers, vienu. Bet tas pamats mums joprojām ir zelta pamats. 3 olas. Tad esam 3 olas priekšā. Super, viss notiek. Viss šai pasaulē sāks ar 3 olām. Ui, tu man nevajadzēja uzreiz sākt darīt. Te mēs iemaisam fiksi. Atceries, man sāls bija jāpiepēc. Viņam ir aizvies, dusim sāli piepēt. Vai sāls ir tā, ka viņam varbūt, ka viņi var pievērt arī tad, kad jau viņi ir šķīri? Arī var tā, jo zin kā sāls šajos laikos liekas diezgan indīgs, vai ne? Ok, Juri, tu zini ko? Man ir jādara kas? Tev zini, būs jādara, tev būs jāpieliek tagad jāieliek olu masu. Mēs tikai liksim tā, vienkārši lej iekšā. Es to daru pirmo reizi. Jā, lej. Vienkārši lej. Šis dar viesi, šādas ieliek iekšā kaut kādā kārtīgā, kaut kādā vēl došu uzreiz šito, pieliksim drusīt. Man tie jāsāk strādāt. Es ielikšu pesto druski iekšā, tu bidi. Es pieberu sieru, ja? Jo. Sieru uzberu. Jo. Pieliksim šeit drusīt tomātiņu iekšā. Tā. Drusku pipars uzliekam pa dišu. Un mūsu itāļu omleti ir. Kas tas ir sieru ir? Tas ir mozzarellas. Mozzarella sieru. Mozzarella sieru, veids būs ok, ja? Jā, veids teica, ka būs labi. Viss tečs teiks būs. Veids teica, ka Ok, tev viņš ir jāmaisa vēl. tā, ar ko man maisīt, kurš paliks Labstiņš. Šitā te. Dabū vēl vienu omleti sieru. Baigi smuki izskatās. Jā. Tiešām vajadzēs šo vietu arī pirms vakariņā, vai ne? Jā, tad tur būtu Cik mazliet štelna. aktivitāte pilnīgi cita. Ok, un šo omleti mēs vienkārši, šis būs ļoti seksīga omleta. Mūsu itāļu vīriem. Oi, ko es izdarīšu? Es uztaisīšu, viņš tikai smukāks ir, ja? Mēs uzliksim itāļu galmē latviešu tomātu. Nekā itāļiem garšo tomātu, ja? Itāļi vispār bez tomātiem nesāk dienu, man liekas. Viņi vispār ir, ja? Ja viņš nav dabūjis tomātu, viņš vispār nav cilvēks. Viņš ir vispār tikai itāls. Tā. Un uzliksim pesto šitā te. Šitā omleti ir ļoti smuka. Garšīga. Katru maisāsim. Paņemsim vēl šitā te smuka mozzarella sieru. Uzkaisīsim tā. Nevajag tā daudz, lai virsū. Šitā man veidojas tāda viendabīgāka tā masa šitā veidojas ar to sieru. Tas šeit nav tik daudz iekšā. Super. Vienkārši, skaisti. Garši uzliksim, tad visiem svaigo bazilī džekiem, ģetā. Lai viņi zina, kas notiek, lai viņi jūtās tā, kā viņi būtu Itālijā. Forši, ne? Lai viņš sajūtojas pēc mājām, Lai un lai viņam brauc mājām. Jā. Atņemsim pistoles uz Lai viņš pēc iespējas ātrāk sajūtojas pēc mājām, un lai brauc uz mājām. Klausies, man te kaut kas vēl gatavs ir. Oi. Tā. Tas ir mums itāļu draugiem. Kas tie ir? Tas ir tā. Igauni tie nav.